Labrīt visiem! Kā jau Andris minējis Medvards, es pārstāvu KPMG Latvijā, vienu no partneriem šais konferences organizēšanā jau no paša sākuma, un tiešām prieks aktualizēt arī šogad risku vadības tēmu, jo risku vadība tomēr mainās, tā ir dinamiska, un katru gadu ir kaut kas jauns, par ko runāt, kas nedaudz varbūt atkārto iepriekšējās tēmas, bet tas tomēr ir ļoti svarīgi. Un tiešām es nedaudz pieskaršos arī tēmai par to, kā tad mūsdienās to skatīties un kas tad varbūt tajā tradicionālajā risku vadības pieejā, par ko mēs esam mācījušies un runājuši un domājuši, nelīdz galam strādā šobrīd jau tādā mūsdienu mainīgajā vidē. Tādēļ iesākumā tāds jautājums, kad jūs pēdējo reizi atjaunojat savu risku karti? Vai jūs pat to zinat no galvas? Un kā jūs domājat, cik daudz no tiem riskiem šobrīd vēl ir aktuāli? Ja mēs skatāmies šo arī Andra pieminēto aptauju, īstenībā vairāk kā puse atbildēja, ka risku karti tiek atjaunot reizi gadā vai netiek sistemātiski atjaunot vispār. Tas nozīmē, ka, pieņemsim, jūs atjaunojat savus riskus februārī pagājušajā gadā vai tam līdzīgi, tad droši vien līdz gada beigām, ja tie riski vairs nebija aktuāli, jo ģeopolitiskā vide bija ļoti mainījusies. Un tas ir tas, ko mēs ļoti labi redzam mūsdienās, ka šī nenoteiktība pieaug. Ja mēs skatāmies pasaules nenoteiktības indeksā, es domāju, tu ļoti labi vizualizējies, ka gan Covid, gan Krievijas iebrukums Ukrainā radīja tādus satricinājumu viļņus, taču kopš, var teikt, Trumpa ievēlēšanas, tas ir nepieredzētos apjomos, šī nenoteiktība pasaulē ir pieaugusi, šie lēmumi, kas tiek pieņemti, ir neparedzami, negaidīti, strauji mainās, viens vārds maina jau ģeopolitisko situāciju lielā mērā. Tā kā, ko tad mums šeit Latvijā darīt šajā situācijā? Kā mums to skatīties? Tas ir labs jautājums. Un tas, ko es gribu uzsvērt, ka šī tradicionālā pieeja vairs īsti nestrādā. Ja mēs tradicionāli, pēc teorijas, riski jāstās reizes gadā, realitātē riski mainās nepārtraukti, mainās strauji. Šie zināmie riski, par ko mēs esam domājuši, mainās uz jauniem riskiem, par ko mēs neesam nekad paredzējuši. Šī ģeopolitiskā situācija, vai mēs domājam par naftas cenu pieaugumu pirms pusgada tādā apmērā, tas viss iet uz priekšu ļoti, ļoti ātri. Un tas skats mainās no skatu pagātnē tiešām tādu skatu nākotnē, kas varētu būt, kas būs jauns, kas nāks. Un šī savstarpējās saiknes starp riskiem ir aizvien izteiktāka. Tāpēc arī jau sākumā, ko pieminēju, prieks dzirdēt, ka arī no Swedbank puses šo scenāriju analīzi, scenāriju vadību, tas ir ļoti svarīgi, jo riski vairs nav tik izolēti. Tie savstarpēji saistīti attīstās kā ķēde. Tādēļ pēc būtības šis risku saraksts kā tāds, es teiktu, tas jau ir diezgan novecojis, tas ir labs pamats, bet svarīgi ir iedzīvināt tiešām tādu dzīvu risku vadības sistēmu uzņēmumā, lai varētu šos riskus labi un efektīvi pārvaldīt. Un kas tad ir šis lielais izaicinājums šiem jauniem riskiem? Pēc būtības ir to, kas tagad mūsdienās notiek. Ka mums trūkst šo vēsturisko datu, šo vēsturisko zināšanu, pieredzes, ko mums darīt ar šo visu, kā mums tikt ar tiem galā. Tā nenoteiktība ir tik liela, ka mēs nezinām, kurā virzienā tas ies, attīstība strauja. Kā saka, viens lēmums, viens ieraksts sociālos tīklos pamaina situāciju, tirgus nosvārstās, cenas nosvārstās. Ir ļoti grūti ar to tik galā. Un tas, ko es gribu uzsvērt, tiešām šie scenāriji, šī savstarpējā saikne, tas ir tas, par ko tiešām ir jādomā. Ja mēs padomājam arī nesenos notikumus Irānas reģiona konflikta gadījumā, kā šī situācija attīstījās. Ja sākumā mēs domājam, tur ir tikai uzbrukums, tas ir lokāls konflikts, taču šī svarīgais šaurums, kuģu satiksmes ierobežojumi, piegādes ķēdi ietekmē, attiecīgi tālāk izēvielu cenu kāpums, lielākie naftas piegādes traucējumi, kas tālāk rezultēs naftas cenu kāpumā, rezultēs inflācijā. Pēc būtības mēs redzam, cik daudz spiediens ir uz tādu globālo tirgu. Un attiecīgi tālāk, ko mēs varam sagaidīt, centrālās bankas var paaugstināt likmes, jo mazināt inflāciju, pieaugs kredītprocentu likmes, pieaugs kredītrisks, tad attiecīgi tā ķēde, tas ir tikai sākums tai ķēdei. Tie scenāriji attīstās tālu, un mēs domājam par to vienu risku, tad īstenībā tas risks izpaužās, ietekmējas 10, 20 dažādos veidos, ja mēs padomājam, kā tā visa attīstība var notikt. Un nedaudz tad varbūt kā tad domāt par tiem riskiem, kā viņus varētu grupēt, ja mēs domājam par tiem riskiem, kas mums ir zināmi, kas nav zināmi. Tas, ko es gribu uzsvērt, ka, protams, mēs esam dzirdējuši par tiem melniem gulbiem, par tiem notikumiem, kas neprognozējumās ticam. Es domāju, ka daļa no tā, kas šobrīd piedzīvojam, noteikti tāda ir. Bet iepriekš arī gan Suez kanāls, gan koronavīrs ir kaut kādas lietas, ko mēs tādā mērā neparedzējām. Varētu teikt, es to gribētu raksturot, mēs nezinām, mēs neesam
gatavi, mums nepieciešama ātra reaģēšana un pielāgošana pēc būtības. Mums jāspēj reaģēt, kad tas notiks, mums jāgatavojas, lai mēs varam reaģēt, jāgatavojas, lai mēs varam būt gatavi kaut kam nezināmam. Un tas ir ļoti izaicinoši, bet šī ir tā dinamika, šī ir tā būtībā spēja, kultūra uzņēmumā rīkoties, nebūt statistikiem, ātri pieņemt lēmumus, un par to es tālāk vēl parunāšu detalizētāk. Otrs lielais bloks, ko es varētu iezīmēt, kas tiešām ir varbūt tāds, par ko runā mazāk, ir šie ziloņi istabā, jo tās lietas, ko mēs zinām, bet nerunājam. Un daudzi no tiem būtiskajiem riskiem, kas iestājas ar laiku, mums jau ir īstenībā zināmi. Ja mēs padomājam par daudziem uzņēmumiem, šo tehnoloģisko parādu organizācijās par to, cik ļoti nav digitalizētas lietas, mēs neesam pārgājuši mākot ar laiku, jo šīs lietas būs nepieciešamas. Ja mēs to novēlojam, atliekam, tas jau iestāsies tāpat, bet, protams, ka tas ir dārgi, mēs negribam par to runāt. Tāpat pieņemsim digitālu atkarību no ASV, balstīt visu Microsoft serveros tam līdzīgi. Tas, protams, ir labi, bet, protams, ka tas rada riskus un tam līdzīgi. Tā kā, dažādas šīs lietas, ko mēs zinām, nerunājam, un svarīgi tomēr ir par tām runāt, ja mēs gribam ar tām tik galā, ja mēs gribam gatavoties tiem lieliem riskiem, kas nāks, svarīgi ir par to domāt gan individuāli, gan uzņēmumi kopumā, gan sabiedrībā. Un tā trešā sadaļa, ko raksturot, ir šie pelēkie degunraži, bet pēc būtības tādi, tā teikt, mēs tās uzsveram par normāliem, zināmi riski, bet nerīkojamies. Un tā ir arī tā ļoti labi piemēri, kā pieņemsim klimata pārmaiņas, klimata krīze, kiberdrauda eskalācija, tādas lietas, mēs jau visi to labi zinām, bet daļa uzņēmumu domā, rīkojas par to proaktīvi, liela daļa par to nedomā vai apzinās, ka tas ir, zina, bet mēs šobrīd ar to neko nedarīsim. Tas jau mūs to neietekmēs, tas būs kaut kad nākotnē, bet, protams, ka labāk ir gatavoties laicīgi, pirms šī krīze iestājas, nevis saskarties ar sekām, ka tas būs, jo tad jau to būs izdarīt daudz dārgāk un daudz grūtāk. Un, man liekas, tā labi iezīmēs, ka būtībā varbūt liela daļa no tiem riskiem jau īstenībā nav kaut kas tāds, šie melnie gulbi nav tik daudz. Īstenībā ļoti daudz ir šīs lietas, ko mēs zinām, bet mēs ignorējam vai neticam, ka viņas iestāsies, gaidām, ka neiestāsies, esam varbūt optimistiski pārāk. Un tas, ko es gribu uzsvērt, ka vadībai nepietiek tikai zināt, un arī visiem nepietiek tikai zināt, ir arī jārīkojas. Ir nepieciešams spēt reaģēt un arī reaģēt ātrāk nekā šie riski attīstās. Jāspēj pieņemt šie lēmumi nenoteiktībā, jāspēj rīkoties pirms pilna informācija ir pieejama, pirms pilnas skaidrības. Un tas arī, man liekas, tā labi iezīmēs piemēros, ka bieži vien labāk ir pieņemt daļēji precīzi lēmumu ātrāk nekā perfektu lēmumu ļoti novēlot, vai ne? Jo tad varbūt jau tās sekas tāpat būs pārāk liels un iestājušās un vairs tas nepalīdzēs. Tā kā ļoti svarīgi attīstīt šīs prasmes uzņēmumos. Un tas labs indikators, kā par to domāt, katram pašam, cik ātri slikta ziņa nonāk līdz valdei. Ja kaut kas notiktu, ja kāds risks iestātos, kad vadība par to uzzinātu, vai vispār uzzinātu, vai tas pauktu nodaļā, vai viņi uzzinātu, ka ir kaut kāds problēmas ar piegādātājiem, pieņemsim. Tas ir tās ļoti labs jautājums, indikators, jo, ja mēs nezinām, mēs, protams, nevaram pieņemt lēmumus, ja mēs neesam informēti vispār. Un, kā jau varbūt ne pirmoreiz dzirdēts, risku vadība tiešām sāks ar kultūru, jo risku vadība un efektīva pārvaldība neizgāžas, jo ir slikta politika. Tā izgājas, jo nav risku kultūras. Ja tas nav iedzīvināts dzīvē, nepietiek, ka tas ir uz papīra, ka tas tiek veikts formāli, ka risku vadītājiem ir uzdots uzdevums. Svarīgi, ka tas ir tāds dzīves organisms, par ko tiek domāts, un kas tad no vadības puses ir svarīgi. Protams, rādīt piemēru, un prieks dzirdēt arī no Swedbank puses, ka vadība, augstākā vadība runā par šiem jautājumiem, ka uzsver, cik tas ir svarīgi. Tas nozīmē, ka arī uzņēmumā tā kultūra ir, un arī citos uzņēmumos, kur par to runā vadītāji, valde. Tas parāda par to, ka uzņēmumiem tas ir svarīgi, tas ir aktuāli visiem, un par to mēs domājam. Ja šis jautājums ir tikai risku vadītāju uzdevumā, kaut kur kādā pārvaldē, protams, ka tas neiedzīvināsies, un tas būs ļoti sarežģīti. Tas, ko svarīgi, pātrināt šo lēmumu pieņemšanu, ņemot vērā, cik ātri attīstās riski, cik ātri ir šī nenoteiktība, ir jāspēj pieņemt šos lēmumus arī tad, ja informācija nav pilnīga. Ir jāspēj kustēties priekšu, jāspēj reaģēt. Un, protams, lai reaģētu, attiecīgi ir nepieciešams, lai arī šī informācija plūsma būtu ātra un strauja un tā nonāk līdz vadībai un lēmumu pieņēmējiem. Un tas, kas bieži vien varbūt tā teikt pieklibo, ko es redzējuši arī praksē, tiešām, ka trūkst varbūt šo atklāto diskusiju, ka ir šī vēlme peldēt pa straumi,
necelt neērtos jautājumus, bet šīs atklātās diskusijas, šie veselīgie konflikti ir tas, kas ir vajadzīgs no risku vadības perspektīvas. Tas ir tas, kas ir jāiedrošina, ka mums ir jāspēj diskutēt, jāspēj paust dažādi viedokļi, jāspēj arī nedaudz konfliktēt par lietām, lai mēs nonāktu līdz labam risinājumam. Tādēļ šī spēja un nepieciešamība paust atšķirīgus viedokļus ir ļoti, ļoti svarīgi, ko vajag arī iedrošināt, un tas noteikti nedrīkst būt sodāms, bet tieši būt atbalstāms, ka ir šī iniciatīva, šī proaktivitāte. Un šī datu analīze padziļināta arī ir ļoti, ļoti svarīga ar tavu domu, ka tā informācija ir tik daudz, ir daudz lietu, par ko domāt, ir daudz informācijas avotu, un ir svarīgi spēt veikt kaut kā šo analīzi, atvēlēt laiku, lai mēs izanalizētu šo visu informāciju. Un tādēļ tas, ko es noslēgumā gribu arī uzsvērt, ka arī tās ekspektācijas un tas, kas nepieciešams, ko mēs sagaidām no risku vadītājiem, arī mainās šīs prasmes, šīs īpašības, kas ir nepieciešamas. Un es te apzināti risku vadītāju ieliku iekavās, tādēļ, ka mēs visi vadītāji jau pēc būtības ir risku vadītāji kaut kādā mērā. Visi ir iesaistīti risku vadībā, visiem būtu jābūt iesaistītiem risku vadībā. Un tas, ko mēs redzam arī praksē, ka šīs prasmes tiešām un atbildība mainās, progresē, un ko es gribu uzsvērt, ka šīs kritiskās prasmes noteikti lielā mērā pirmkārt ir kritiskā domāšana analīze, spēt visā informācijas apjomā saprast, kas ir svarīgākais, ko fokusēties, spēt izšķirt, kas ir fake news, spēt izšķirt, kas ir ticams avots, uz ko mums reaģēt, uz ko nē. Un kā svarīgi skatoties šiem scenārijiem, spēt saskatīt šīs savstarpējās saiknes, kā viens šis efekts ietekmē uz pārējās lietas, kāds ies priekšu, šī nedaudz domāšana ārpus rāmjiem. Tas ir ļoti svarīgi. Un tam visam pamatā noteikti ir, ka tas nevar būt tāds skats pilnīgi no malas. Tam ir jābūt ļoti pielāgotam jūsu organizācijai un uzņēmumam tieši par to, kā jūs strādājat, kur jūs strādājat, ar ko jūs strādājat, kā tieši jūs tas ietekmēs. Tas nevar būt vispārīgi. Tātad, jo labāk jūs un risku vadītāji, cilvēks vērtē šos riskus, palīdz ar tiem, iesaistās pārzina visu uzņēmumu darbību kopumā, jo labāk arī spēs reaģēt. Un skatoties uz atbildībām, tad noteikti svarīgi arī, ka šī risku identificēšana nenotiek varbūt reiz gadā, reiz ceturksnī, bet lielā mērā šai risku jābūt pieejai, kā šos riskus identificēt nepārtraukti, par tiem ziņot. Veikt šo koordināciju starp dažādiem funkcijām, departamentiem, noteikti tā informācija ir viskaut kur, un šie riski pēc savstarpēji sasaistās un spēt izstrādāt šos alternatīvos scenārijus, ka labi iesākumi tika minēts, kas nav tādi vispārīgi, bet tiešām, kas ir reāli attīstības scenāriji, kas nav varbūt obligāti krīze, kas ir par to, ko mēs darīsim, ja pasaule attīstās šādi, kā mēs būsim tam gatavi. Un attiecīgi spēt šo visu arī izmantot informāciju lēmumu pieņemšanā. Tādēļ noslēgumā es gribu pateikt, jā, ka lielā mērā tas efektīvākā riska pārvaldībā organizācijā, kur šī riska kultūra tiešām ir daļa no identitātes, nevis vienas pārvaldes, viena cilvēka atbildība. Tādēļ tas arī tas, ko novēlu iedzīvināt visiem šo uzņēmumos aizvien vairāk, un uztver, ka šis ikgadējais riska novērtējums ir tikai sākuma punkts, bet noteikti ne beigas ikgadējā riska vadības procesā. Paldies! Jā, paldies, Edvard. Tu runāji par prasmēm, bet kur tās prasmes iegūt? Tur tādas, piemēram, netradicionāla domāšana, jā, riska pārvaldībā. Kur man iet? Tas ir labs jautājums. Es domāju, ka svarīgi tiešām varbūt neieciklēties tikai uz to vienu funkciju, ko tu dari, tikai risku vadītāji. Svarīgi aiziet kaut vai pie citiem departamentiem, zināt, ko dara citu uzņēmumu. Ļoti patīk tās programmas, kad ir iespēja tā kā ēnot darbiniekus citās nodaļās, vai redzēt, ko dara citi. Tas paver plašāku skatu par to, ko citi dara, ko uzņēmums dara, un attiecīgi nāk prātā kāds idejas, kā mēs savstarpēji varam sadarboties un varbūt kā mēs varam efektīvāk kaut ko darīt. Jā, es domāju, vairāks variants, kā tu varētu atbildēt šo jautājumu. Tu īstenībā atbildēji pareizi, jo skatoties uz aptaujas rezultātiem, ir tā, ka daudz uzņēmumu, gan arī trešdaļa, ir paplašinājuši to cilvēku loku, kas iesaistās risku pārvaldībā. Līdz ar to tā komunikācija ir trāpīts. Labi. Otrs par scenāriju modelēšanu. Arī skatoties šos aptauju rezultātus, mēs redzam, ka tā scenāriju modelēšana neizvirzās tādā top 3. Ja pirms 6 gadiem tas bija tāds 6. vietā, mēs domājam par scenārijiem, tagad tas ir 4. vietā. Kā tev liekas, kas ir tas, kas varētu vēl vairāk iedrošināt, tiešām skatīties uz šiem scenārijiem, visādiem, kas būtu tavs ieteikums? Jā, man liekas, tas izaicinājums noteikti bieži vien ir tā saprat par to, kas tas scenārijs ir, jo varbūt, ja banku perspektīvas skatoties,
ir šie stresa testi scenāriji izstrādāti, vai tā pieredze ir iegūta par to, kā makroekonomika attīstīsies, kā attīstīsies tirgi, kā mums pēc tam to iemodulēt savā, tad tipiskā uzņēmumā par to nav tādā veidā domāts un nav arī tik viegli to visu kvantificēt. Tāpēc, domāju, tas svarīgi ir sākt ar dažiem aspektiem, tā kvalitatīvi, ne obligāti kvantitīvi par to, kā var ietekmēt, piemēram, mūsu piegādātājus, kā var ietekmēt kāds tirgus, ko mēs strādājam, kāds mūsu darbiniekus, un domāt tā vienkārši pēc būtības. Ja notiks tas, kas notiks tālāk, kāds var būt nākamais solis. Un bieži vien šādā scenārijā analīzē tieši tas svarīgākais savest kopā darbiniekus, uztaisīt tādu kā darbu grupu, varbūt iesaistīt piegādātājus, sadarbības partnerus, jo viņiem arī zinās vairāk kā jūs, viņi arī runā ar citiem. Un attiecīgi, jo vairāk jūs parunāsiet, jo vairāk jūs uzzināsiet, un jo labāku scenāriju jūs arī sapratīsiet, kā var attīstīties.